Sveiki, draugi! Привет, друзья! Šodien mēs aizbrauksim ar jums uz Usmas ezeru. Сегодня мы съездим с вами на озеро Usmas. Usmas ezers ir 6. lielākais ezers Latvijā pēc ezeriem Lubāns, Rāznas, Enguras, Burtnieks un Liepājas. Озеро Usmas – это 6-е по величине озеро в Латвии, после озер Lubāns, Rāznas, Enguras, Burtnieks и Liepājskого озера. Un kuros no tiem jūs jau esat bijuši? А на каких из них вы уже побывали? Usmas ezerā atrodas Moricala, kas ir dabas резервāts, un cilvēkiem ir aizliegts tur atrasties. На озере Usmas находится Moricala, который является природным заповедником, и людям запрещено там находиться. Tā, kas ir tālāk, vai tā, kas ir tuvāk? Šitā? Tā ir Moricala. Jā, un tur tālāk. Rezervātā jau 200 gadu nenotiek cilvēku saimnieciskā darbība, un nokļūt tajā drīkst tikai ar speciālo atļauju. В заповеднике уже более 200 лет не осуществляется хозяйственная деятельность, и попасть в него можно только со специальным разрешением. Mirdza Zīvere pat dziedāja par to, cik ļoti viņa grib nokļūt Moricalā. Mirdza Zīvere даже пела о том, как сильно она хочет очутиться на Moricale. Aizved mani uz Moricas salu, kad tur ozoliem lapas sāk plaukt. Usmas ezerā atrodas arī vislielākā sala Латвijā – Вискūžа сала. На озере Usmas также находится самый большой остров Латвии – Вискūžu. Līdz ezeram ir iespēja nokļūt ar mašīnu, braucot pa Ventspils šoseju A10, vai arī ar autobusu изкапļot pieturā Usma. До озера есть возможность добраться на машине, если ехать по Вентспилскому шоссе А10, или на автобусе, если выйти на остановке Usma. Pie ezera ir daudz kempingu, viesu māju un telšu vietu. Около озера много кемпингов, гостевых домов и мест для палаток. Bugdangas un Godeļi piedāvā interesantas izklaides un labas mājiņas, bet ja jums nav iespējas nokļūt līdz tām ar mašīnu, tad Hotel Usmas Spa ir ļoti labs variants, jo tas atrodas netālu no šosejas. Bugdangas и Godeļi предлагают интересные развлечения и хорошие домики, но если у вас нет возможности до них добраться на машине, то отель Usmas Spa очень хороший вариант, так как он находится недалеко от шоссе. Ezerā jūs varat braukt ar jahtu, kajāku, kanoē, motorlaivu, izmēģināt windsurfingu, apbraukt apkārt ezeram 55 km ar riteni, apmeklēt skatu torni, koka baznīcu, zoodārzu, virvju trasi vai vienkārši gulēt zālē un nedarīt neko. На озере вы можете ездить на яхте, каяке, каноэ, моторные лодки, попробовать виндсерфинг, объехать вокруг озера 55 километров на велосипеде, посетить смотровую башню, деревянную церковь, зоопарк, веревочную трассу или просто лежать в траве и ничего не делать. Pamējām, un mēs sapratām, ka tagad viņi ir šitā, mēs braucam pretī viņiem ar motoru, tad ir ok, bet tā kā mēs tikko apstājamies, un es viņam visu laiku teicu griez laivu, jo, sanāk, viņi ir šitā, un mēs stāvam paralēli, un es viņam saku, man liekas, ka nav labi ideja šitā stāvēt ar viņu. Jā, nē, tā var nedaudz ātrāk apgāzties, bet tad, kad jūs braucat pret vilni, jums obligāti līst iekšā. Okay. Reti kad nelīst. Tas tā reti. Kāds ir pareizākais? Nu, ja brauc ar tādu laivu, kā ir klasiski teorijā, kā ir jābrauc? 45 grādos. Pret viņiem vai jā, pret? Jā? Tad ir kā sanāk tāpat kā jahtu. Tagad arī kāpēc mēs nebraucam tādā virzienā? Tāpēc, ka mums vējš neļauj. Paskaties, esat augšā. Mēs nevaram braukt pilnīgi precīzi pret vēju. Mums vajag taisīt zigzagus, jeb kreicē. Viņš vienkārši ir dzīvojis tur citā valstī, un tur vajag daudz braukāšu šitā. Jā. Austrijā ir uz gada cezaru, es pats esmu bijis uz maču uz gada cezaru vairāksreiz. Jā. Jā. Viņš Austrālijā pat dzīvoja. Viņš nav Austrijā, bet Austrālijā. Es domāju, ka Austrijā. Un Austrijā, viņš nav Austrijas, bet viņš Austrālijā gadu dzīvoja. Nu,
Arī laba valsts. Protams, visas valstis ir labas. Maigi staroja